Mēs šoreiz runāsim par tiem, kuri atraduši iespējas saimniekot savu senču zemē, vistālākajā Latvijas nostūrī pie Baltkrievijas robežas, nepārveidotās Augšdaugavas krastos. Nekad Daugavas lokus mēs neaizvilksim tuvāk līdz Rīgai, nekad šo neurbanizēto vidi mēs arī nevaram tuvināt Rīgai, jo tur tūlīt būs iedzīvotāju blīvums, un arī Latvijas-Baltkrievijas robeža ne par kādu naudu nav pietuvināma lielākai pilsētai vai Rīgai. Ne, bet mums te viss notiek tāpat kā visur citur Latvijā. Es nedomāju, ka mums te ir sliktāk nekā Zemgalē vai Vidzemē vai citā pierobežā. Ir sagadīšanās, ka tieši Latvijas Republikas dzimšanas dienā Rīgas lidostā esam norunājuši satikt šī gada konkursa sējējs uzvarētāja ekotūrismu grupā. Tā ir Zirgu sētas klajuma īpašniece Ilze Stabulniece no Krāslavas. Konkursa rezultāti paziņoti vakar, kā nozīmīga aktualitāte Latvijai. Gaidām viņi ielidojam ar lidmašīnu no atpūtas Ēģiptē. Pirms satikšanās uzzinām ko vairāk par viņu. Teritorija, kurā strādā un dzīvo Ilze, ir absolūti Latvijas nomala. Pierobeža, tā ir arī teritorija ar īpaši atbalstāmu statusu. Un no tā izrietošajām problēmām, ar cilvēku resursu trūkumu, ar zinām citu resursu arī trūkumu, kas būtu nepieciešams turisma attīstībai. Bet neskatoties uz to, ir viena oāze šajā it kā samērā bezcerīgajā vidē, kurā saimnieko viens cilvēks, kurš ir devis, un šajā gadījumā es gribētu teikt, ekonomisko labumu ne tikai savai saimniecībai, saviem cilvēkiem, kas tur strādā. Viņi iesaista arī vietējos cilvēkus savā darbībā, un tas ir arī ļoti viens no svarīgiem ekoturismu faktoriem. Vietējo cilvēku uzņēmēju kooperāciju un savstarpējā tātad šī sadarbība. Bet vēl runājot par teritoriju, tātad Ilzes īpašums atrodas īpaši aizsargājumā dabas teritorijā Daugavas loku dabas parks, kur savukārt atkal atrodas lielākajā teritorijā Augšdaugavas aizsargājumā Ainavu apvidus. Ilze ir laikam viena no, burtiski uz vienas rokas pirkstiem skaitāmiem cilvēkiem Latvijā, kas piedāvā pārgājienus ar zirgiem. Un šeit nav runa par dažu stundu izrādēm, bet vienas līdz vairāk dienu pārgājienu ar zirgiem. Un šajā gadījumā jau šī norise, ka tu sēdi dzīvnieku mugurā un pārvietojies pie īpaši aizsargājuma dabas teritoriju tam paredzētajās vietās, ja, tad izmantojot jau esošus ceļus, nevis brienot kaut kur pa bezceļiem, tas jau vien ir sava veida, tā kā cilvēku tuvināšanās dabai. Ļoti svarīgs, kā es teicu, ekoturismā ir šis kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana. Mēs esam atraduši un sagaidījuši beidzot Ilzes Stabulnieci. Apsveic jūs ar atgriešanos Latvijā un karot idejām jaunām, lai jūs varētu smelt idejas arī Latvijā, vai kādas idejas vedat šurp no turienes, no Ēģiptes? Idejas? Jā. Pagaidām tikai saule, sirdī, ādā, enerģiju, labas emocijas. Aha. Un Lācīts jums palīdzēs smelt tās idejas, un viņam ir tā sarkanbalta-sarkanā krāsa, ko jūs teicāt, ka jums ir vispatīkamākais krāsas salikums. Tā ir. Patiešām esmu jau noilgojusies pēc Latvijas, jo Latvija mazliet nomocīja, Ēģipte tagad atpūtināja, un tagad atkal ar jauniem spēkiem atkal atgriežamies strādāt. Vai jūs tā speciāli iekārtojāt, ka Latvijas dzimšanas dienā jūs ielidojat? Tā bija plānots, jā, jo vēlāk jau nevarēja noteikt, ka Latvija jāsveic dzimšanas dienā tepat. Saimnieks ir dabā. Nav dabā saimnieka. Daba ir izpostīta. Mēs esam pakļaujušies ārzemniekiem. Ārzemnieki mūsu laukus ir izpostījuši. Tur daudz ko būtu ko stāstīt. Saindējuši zemi ar šito rapsi un 500 hektāriem, ko viņi ir iepirkuši. Beļģi un dāņi un visi tie vācieši, un kas sapirkuši pa 500 hektāriem zemes. Viņiem tāda tehnika ir. 5 lemešu arkli, kas griežas otrādīgi un atkal. Mums nav to arklu. Mums ir zeme aizaugusi. Kāda sajūta tagad ir iebraucot Latvijā uzreiz šeit salūts? Tiešām liels saviņojums. Plānots tā ģimeniski un sirdīgi, bet šeit, esot Rīgā, kopā Latvijas sirdī vienreizēji.
Tas ir satraucoši būt Latvijai nozīmīgā dienā tur, kur cilvēki domā par savām vērtībām. Neapšaubāmi, tā ir arī zeme un dzimtās mājas. Mēs paši, kas tur saimniekojam, gribējām taču panākt, ka privātās zemes īpašnieks to izdarīs vislabāk. Tad kāpēc tagad pēc neatkarības iegūšanas esam neapmierināti, ka viss nav kārtībā? Protams, valdībai jāieklausās, bet kāds viedoklis ir savu vectēvu zemes mantiniecei Ilzei no Krāslavas? Es tomēr domāju, ka nav kārtībā. Nav kārtībā. Man uztrauc mežu iztiršana, izzāģēšana un mežu neatjaunošana, kad izcērtot labvēlīgās koku sugas tagad aizaug ar krūmiem, ar krārkliem, ar augšņiem. Bet tomēr atkal tas saimnieku jautājums. Kur viņš īsti tas saimnieku jautājums? Vai valdībā, vai tomēr katrā saimniekā? Saimniekā, kā tad var būt valdībā? Valdībā ir noteikumi, kas regulē šo saimnieku rīcību, bet tomēr mēs paši esam atbildīgi par savu īpašumu. Zemes īpašnieki ir iemācījušies apsaimniekot zemi, bet nesaglabāt vidi. Un tur mums ir daudz jāmācās vēl. Daudz. Aizbraukt uz Ziemeļvalstīm vai tepat Eiropā, es aizbraucu tāpat komandējumā, un es arī redzu, kā tur nodarbojās ar vides aizsardzību vai ar šo zirgu audzēšanu un zirgu sētas. Pat nosaukumu es atvedu no Vācijas, kur bija Ferdehof viens sēta, kas līdzīgi kā mēs nodarbojamies ar, nevis mēs neesam nekāds izjāžu centrs vai sporta klubs, bet Ēģiptē, jā, es uzkrāju spēkus, jo tā saule dod enerģiju, sāļais ūdens veldzē un arī korāļi. Tas ir mans otrs hobijs tagad, snorķelēšana. Es zinu, ka es braukšu vēl. Es braukšu vēl uz Ēģipti, jo es tur atpūšos. Un tur arī nav klasicisms jāšanā ar zirgiem. Es arī baudu dabu šeit mājās, savos Daugavas lokos, un tieši tāpat Tuksnesī. Bet, protams, tas arī zirgu temperaments atšķirās, jo mūsējiem slīd kājas, mēs nevaram tā ieskrieties, kā var ieskrieties Tuksnesī. Un arī ar vēju, ar ātrumu, ar to karstumu es arī dabūju enerģiju. Enerģiju, ko es atvedu te mājās. Vai jums nav sajūta, ka jābrauc uz Krāslavu un Baltkrievijas robežu, tā kā uz Nomalu tagad jādodās? Nē, mēs brauksim uz to vietu, kur valsts tikai sākas, jo mēs arī pierobežā dzīvojot esam ģenerējuši tādu moto, kad valsts sākas nevis centrā, nevis galvaspilsētā, bet sākas pie robežas. Un iebraucot valstī, mēs arī esam tā kā valsts vizītkarte.